Labdien! Prieks būt Latgalē. Un patiešām Līga jūsu stāsts man iedvesmoja. Un tas man lika padomāt par vairākām lietām. Par vienu par jūsu uzņēmību, bet vēl par šo veiksmi, par veiksmes faktoru, par to, par apstākļu sakritību, ja, kā šī vispār ideja dzima. Tas nozīmē to, ka ja, faktiski dodoties vai nu kādā ceļojumā vai vienkārši skatoties, skrullējot Facebooku vai Instagramu, faktiski jebkurā brīdī var dzimt kaut kāda kolosāla ideja un pēc tam izvērsties faktiski tādā miljonu biznesā. Ja, un liels prieks arī, kad jūs esat izmantojuši LIA pakalpojumus. Līdz ar to man nav jāstāsta pozitīvie piemēri savā prezentācijā. Un manas prezentācijas nosaukums ir par to, kā tad mēs varam palīdzēt uzņēmējiem un kādas tad ir tās programmas, kuras mēs piedāvājam. Un es savu prezentāciju apzināti sadalīju tādās kā divās daļās. Pirmās tās programmas, kas ir redzamas slaidā, ir tās programmas, kas paredzētas maziem vidējiem komersantiem un sīkajiem komersantiem. Jo parasti arī saka, kā tad tajā programmu klāstā mēs varam norientēties. Un protams, ļoti liela daļa Latvijas uzņēmumu tātad ir mazie vidējie komersanti. Attiecīgi tas nozīmē to, ka darbinieku skaits nepārsniedz kopā ar saistītajiem komersantiem nepārsniedz 250. Ja, nu, protams, vēl ir pārējie rādītāji, bet principā tas pats būtiskākais ir tas darbinieku skaits. Un otra lieta, kas ir jāņem vērā, ka lielākā daļa no šīm programmām tiek finansēta de minimis ietvaros. Noteikti esat dzirdējuši šādu jēdzienu de minimis. Un tā labā ziņa ir tā, ka šogad tiek palielināts šis de minimis apjoms saistīto personu grupai. Vēl es atceros, iepriekšējos fórumos mēs diskutējam, kad pienāks tas brīdis, kad de minimis būs lielāks, bet nu šobrīd jau tiek mainīts regulējums un attiecīgi no 200 000 tātad ir šis maksimālie griezti de minimisam 3 gadu laikā ir tātad 300 000 eiro. Un attiecīgi tie uzņēmumi, kuriem jau bija sasniegts šis de minimis slieksnis, var tad jau skatīties un apgūt programmas. Un vēl ir nianse tāda, ka iepriekš skatījās 1. janvārī atbrīvojās šis de minimis, tad tagad skatās faktiski, ja atbalsts piešķirs, piemēram, 1. februārī, tad pēc 3 gadiem arī līdz 1. februārim tad tiek skatīti tie 300 000 eiro. Lūk, tādas ir tās labās ziņas, un šajā slaidā te jūs redzat tās programmas, kas faktiski šobrīd aģentūrā ir pieejamas. Tad es vēl papildus pastāstīšu par vienu programmu, kuru mēs nedaudz vēlāk atvērsim, un tad par visu pēc kārtas. Jau daudz runājam par eksporta atbalstu, un aģentūra patiešām piedāvā ļoti plašu eksporta pakalpojumu klāstu. Ir gan semināri, gan tirzniecības misijas. Un, protams, tas, kas komersantus visvairāk interesē, tās ir tātad šīs eksporta atbalsta darbības. Tad, kad komersants ar individuālo stendu, piemēram, brauc uz izstādi ārvalstīs, vai arī tas ir atbalsts produktu certificēšanai, vai arī kaut kādas mārketinga aktivitātes, kas tiek veiktas. Un šobrīd tad atbalsta intensitāte ir 60%. Tas, kas būtiskākais šai programmā ir mainījies, ir mainījušies šie nosacījumi. Tātad mērķa auditorija ir sašaurināta un ir tātad kvalitātes vērtēšanas kritērija. Un ja kādam ir interese par šo programmu, tad tad aicinu ar mums sazināties. Arī šeit Daugavpilī uz vietas tātad ir mums LIA pārstāvniecība, tad kopā ar kolēģiem tad varētu saprast, vai jūs šai programmā varētu kvalificēties vai nē. Un nākamais, kas šajā programmā arī ir pieejams un arī iepriekš bija pieejama šī aktivitāte, tātad starptautisku sporta pasākumu organizēšana, kā arī izstāžu organizēšana. Nu, šeit galvenā doma ir tātad piesaistīt šos ārvalstu turistus, lai viņi brauc uz Latviju, tērē šeit naudu, un attiecīgi minimālais nosacījums, ka ir jābūt uz pasākumu vismaz 500 vai šī sporta pasākuma dalībniekiem, to skaita attiecīgi kopā gan dalībniekus, gan arī apmeklētājus. Tad, turpinot arī šo eksporta tēmu, atgādinu, ka aģentūrai ir ļoti plašs tātad pārstāvniecību klāsts ārvalstīs, un šie kolēģi tātad viņi ļoti labi pārzina konkrēto valsti, tātad var palīdzēt arī ar jau specifiskiem kontaktiem, un ja ir interese par kādu konkrētu valsti, tad kur ir LIA pārstāvniecība, tad patiešām ir iespēja izmantot šo LIA pakalpojumu. Un, kā jau minēju, tad aģentūras
pakalpojumu klāsts tātad tiek piedāvāts daudz plašāks, arī reģionos. Tātad kolēģi ir, tātad šie biznesa inkubātori no šī gada ir kļuvuši par LIA pārstāvniecībām, un arī tad kolēģi sniedz jau arī plašas konsultācijas par atbalsta programmām. Un, jā, tad es varbūt aicināšu savus kolēģus, tad moderators arī Andrejs ir šīs pārstāvniecības vadītājs, un arī šeit vēl ir divas kolēģis, jā, Jeļena un Iveta. Un arī pēc tam kafijas pauzē mēs šeit būsim pieejamas un varēsiet ar mums satikties. Un to programmu, kuru mēs tuvākā laikā atvērsim, tā ir inkubācijas programma. Inkubācijas programma, viņa atšķirsies no tās programmas, kāda bija iepriekš. Un tuvākā sadaļa, jā, ko mēs no šīm 3 sadaļām atvērsim, tā būs tieši šī inkubācija, un pārējās sadaļas būs vēlāk, bet faktiski jā, tuvākajā laikā plānojam izsludināt. Un ja ir kāda ļoti laba, eksportspējīga ideja, inovatīva, pavisam noteikti arī aicinu sazināties ar aģentūru, un iespējams tad kļūsiet mūsu sadarbības partneri tuvākajos gados. Jā, un pavisam īsi gribēju arī vērst jūsu uzmanību uz šīm tendencēm. Tātad, protams, mums ir ļoti plašs pakalpojumu klāsts, bet mēs tātad arī šos savus pakalpojumus lielā mērā orientējam uz tātad uzņēmumiem, kuri darbojas šajās viedās specializācijas stratēģijas jomās. Vēl šīs jomas tāds saīsinājums ir RIS3. Un attiecīgi šeit jūs arī redzat šīs jomas, gan bioekonomika, biomedicīna, IKT, viedie materiāli, viedā enerģētika, jo faktiski tās ir tās nozares, uz kurām tad arī tā nākotnes, jā, tāda ekonomikas attīstība varētu būt balstīta. Un arī atsevišķās programmās ir arī nosacījums, ka tātad tiek atbalstīti projekti, kuri tiek īstenoti šajās nozarēs. Un arī mēs plānojam tuvāko mēnešu laikā atvērt inovāciju voucheru programmu. Arī šī programma būs ļoti līdzīga, kāda tā bija iepriekš, tie, kas jau zina mūsu pakalpojumus. Atšķirība ir tā, ka lielie komersanti vai šajā programmā nevarēs pieteikties tikai mazie vidējie komersanti, un attiecīgi, jā, tad aktivitātes diezgan līdzīgas būs kā iepriekš. Un viena ideja līdz 25 000 eiro būs atbalsts. Un arī tas, ko mēs esam atvēruši faktiski šonedēļ, jaunu uzņēmumu atbalsta sadaļā, mēs atvērām tātad atbalstu augsti kvalificēto darbinieku piesaistēji. Tas ir atbalsts tātad augsti specializētiem darbiniekiem, kuri tātad jau nodarbojas ar kāda jauna produktu attīstīšanu uzņēmumā, un ir iespēja saņemt 45% no darba algām. Un arī šajā pašā sadaļā ir iespēja arī saņemt atbalstu jaunu uzņēmumiem, kuri tātad kvalificējas šiem visiem kritērijiem un tieši jau nodokļu atlaidēm. Un arī vēl nedaudz atgādināšu, ka turpinās programma atbalsta procesu digitalizācijā. Šeit mēs strādājam kopā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, tieši ar IT klāsteri, un tātad komersants saņem tātad ceļakarti no IT klāstera, un tad pie mums dodas, lai jau realizētu projektu, ieviestu un saņemtu finansējumu granta veidā. Un šeit ir tātad 2 veidu granti līdz 5 000 eiro un jau lielākiem uzņēmumiem, kuriem ambīcijas ir lielākas līdz 100 000. Un arī vēršu uzmanību, ka šajā programmā arī var saņemt tātad atbalstu iekārtu iegādei. Tas ir tāds biežākais uzdotais jautājums, ko mums jautā. Protams, tās iekārtas būs automatizētas, kuras var iegādāties, un arī vēl bieži jautā par mājaslapu izstrādi. Jā, tad, piemēram, e-veikala izstrāde varētu būt atbalstām šai programmā, arī jaunas mājaslapas izstrāde, vai arī, ja mājaslapā tiek kaut kādi būtiski tehniski uzlabojumi veikti, kā piemēram arī, kad tiek kaut kāda rezervācijas sistēma pievienota. Bet programma ir ļoti laba, un arī šī edits iesaiste, manuprāt, ir ļoti vērtīga, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri vēl īsti nezina, ko viņi grib digitalizēt uzņēmumā. Un tad, izmantojot izdevību, vēlos pareklamēt LIA organizēto pasākumu Deeptech Atelier, kurš norisināsies maijā. Un, ja ir iespēja, dodieties uz Rīgu, bet šo pasākumu arī varēs vērot tiešsaistē. Un tur patiešām būs ļoti labas prezentācijas, ļoti labi ārvalstu lektori. Un meklējot varbūt šīs idejas, ko var realizēt inkubācijas programmā, pavisam noteikti
iesaku piedalīties šai pasākumā. Un arī noslēgumā gribēju pateikt, ka arī mūsu aģentūra digitalizējas, un arī mēs šobrīd ar klientiem komunicējam, izmantojot mūsu platformu business.go.lv, un visa pieteikuma iesniegšana notiek šajā platformā, un arī daļa konsultāciju tiek sniegta šajā platformā, un ja kāds vēl nav piereģistrējies, tad aicinu jūs piereģistrēties. Un jā, paldies, un veiksmi jums atrast šīs inovatīvās un eksportspējīgās idejas.